Labdien, ar jums ir Matīs. Man ir nopietna problēma, man nav matgumijas. Tieši tāpēc kāds varētu man atnest kādu matgumiju uz nākošajām ziņām. Es gāju tieši tevi. 2. oktobrī bija skolotāja diena, līdz pārvaldes veids skolotājs. Neesmu ārā vidū. Oktobra vidū norisinājās karjeras nedēļas, kurās jauniešiem bija daudz dažādas iespējas piedalīties neskaitāmos pasākumos. Mūsu skolā viens no tādiem vidusskolēniem bija tikšanās ar bijušajām līdzpārvaldes prezidentēm. Aptuveni oktobra vidū 5. klasēm bija iesvētības, un pēc iesvētībām mēs ar 5. klasēm izklaidējāmies diskotēkā. Čau! Skolas jaunizveidotais debašu klubs oktobrī piedalījās 1. turnīrā ģimnāzijā, kurā parādīs satriecoši labu veikumu. Tagad intervija ir viena no labākajām šī turnīra runātājām. Kā tu nolēmi iesaistīties debašu pulciņā? Kā es nolēmu, tas jau bija pagājuši gadu. Vienkārši man draugi daudzi nodarbojās ar to. Un jā, man arī radās interese, tāpēc, kad īstenībā baigi cool lieta, un tas daudz ko tev attīsta. Un tāpēc vienkārši bija tāda vajadzība pēc tā. Nebija bail līdz tam brīdim, kad Āna 1. turnīrā nokāza datoru, bet nē, man nebija bailes. Varbūt pats pirmais saplis, bet pēc tam man bija chill tāds viss mierīgi. Es domāju, noteikti pirmkārt nevis iesaistīties debašu turnīros, bet vispirms debašu klubos. Un tas noteikti ļoti noderīgi mūsdienās, jo mūsdienu jaunieši sakarā visām šajām jaunām tehnoloģijām un tā viņi tikai nespēja īsti noformulēt savu domu. Un šīs debates varētu viņiem palīdzēt būt drošākiem, arī publikas auditorijas priekšā, izteikt savu viedokli, formulēt to un arī kaut kā veicināt savu kritisko domāšanu. Es apmeklēju jauniešu māju, kur esmu jauniešu mājas padomes locekle, kā arī vakar izrādās es eju tur arī laikam ģitāru pulciņā, lai gan es neesmu par to pārliecināta vēl. Arī debašu klubā, kurus aicinu visiem iet uz debašu klubu jauniešu mājas. Uz jauniešu mājas debašu klubu, arī jaunums jauniešu mājā. Es dejoju tautiskās dejas. Ko vēl es daru? Es visu kaut ko daru. Bet tu pakārto visu tā, lai tev atliek arī laika izmācīties, piemēram, mājas darbos un arī darīt to, kas tev tiešām patīk, tad nē, tas nav apgrūtinājums. Tas, ka tieši mājas darbi palīdz un nostiprina stundās iegūtās zināšanas, un kad mēs šajā 40 minūtēs nespējam izņemt visu šo plānoto mācību vielu, tāpēc ir nepieciešami šie mājas darbi, kuri kā mums palīgs, kā veids, kā mēs atkārtojam un nostiprinam stundās iegūtās zināšanas. Man negaršos tā burādas. Tā arī tik saldātā cīla, viņa ir tik salda. Too much. Mūsu skolas 9. klašu komanda drošie, veiklie Liepājas pilsētas skolas jaunatnes sporta spēļu stafetēs ieguva 3. vietu. Apsveicam viņus ar to. Mūsu skolas 6. klases skolniece Lotāna Strīķa oktobrī piedalījās televīzijas raidījumā Gudrs un vēl gudrāks, kur izcīnīja savu vietu finālā. Apsveicam! Šajā oktobrī skolēni no 9. A un 12. klases piedalījās rakstīšanas svētkos. Apsveicam Alandrāzmu ar iegūto 2. vietu literāru radošo darbu konkursā. Uz tavām rokām atkal saule. Apsveicam! Mūsu skolai ir jauna direktora, ar kur mēs tiksimies nākamajā Čakas smikslī. Šoreiz tas arī viss. Ar jums kopā biju es, Matīs Vītoliņš, tam, kuram nav matgumijas. Un es, Senija Jermolēja, kurai ir matgumijas.